šādā veidā tiešām. Bet es jau izskaidroju domas sākumā, kāpēc es nepieņemu šo soli pats atkāpties no amata, bet sašaukt šo sēdi, lai varētu izvērtēt un redzēt deputātu uzticību balsojumu. To, kāpēc es pats to ierosināju, jūs uzmanīgi klausījāties, un mums pēc gaitā izskaidroju. Kā jūs redzat, kam būtu jāatrast par nākamo mēnesi? Es neko neredzu, redzēsim, skatīsimies. Es domāju, ka noteikti būtu jābūt no Zaļā zemnieku, teiksim, šīs te koalīcijas, kā mēs esam 7 no 15 deputātiem. Tas būtu tikai dīvaini, ja tas tā nebūtu, ja? Bet faktiski šobrīd tātad sākas apmēram arī no tā jauna domas priekšsēdētāja meklēšanas. Šobrīd domas priekšsēdētāja vietnieks amatā, kā brīdi vietnieks var nebīt turpināt. Jūs sakāt, ka jūs savu laimi nesaskatāt, vai jūs joprojām dzīvojat šajā Turētas kvartālā? Nē, es nedzīvoju Turētas kvartālā, bet es nezinu, kādā sakarībā šeit ir šis jautājums sakarā ar manu inkriminēto lietu. Katrā ziņā es gribu teikt, ka es faktiski atsakos atbildēt uz kādiem jautājumiem, kas attiecas saistībā ar lietu, jo esmu parakstījies par jebkādu faktu vai jebkādu apstākļu neizpaušanu, kas vispār saistīts ar šo te knābi ierosināto lietu. Mēs nejautājam par lietu. Vai jūs dzīvojat Turētas kvartālā? Vai jūs tur uzturaties? Vai jums ir dzīvoklis, kurā jūs uzturaties Turētas kvartālā? Nē, es tur neusturos. Kā jūs mantas tur atradās? Jūs pats piemēram? Nē, es tur uzturējos, es tur neusturos, es turējos pagaidu, tāpēc, ka manā adresē, kur es īrēju un kur man īres līgums ir līdz nākamā gada februāra mēnesim, tas ir Kuldīgas ielā, gribēju veikt remontu un uz brīdi, kamēr veicu remontu, pārvedu savus mantus un gribēju veikt remontu. Tā kā šobrīd man arī pēc, es gan nevaru teikt, pēc atkal esmu parakstījies, bet ar kādām personām man aizliegts tikties un būt tuvāks 100 metrus, tur es nevaru uzturēties tīri fiziski, tāpēc tur es vairs neusturos. Tāda ir mana atbilde. Bet jūs maksājāt īres līgumu, kad jūs tur uzturējāties? Kolēģi, par šiem jautājumiem es varbūt varētu vēlāk, teiksim, sniegt nākamnedēļ kādas atbildes. Šobrīd es esmu par domas sēdes gaitu, es domāju, varbūt par šo te lēmumu, kas šobrīd tika pieņemts, es neesmu gatavs. Šis lēmums ir saistīts ar to? Tā jums šķiet. Nē, tā nešķiet. Tā daudz teica, ka izskatās dīvaini, ka mēs dzīvo nezināmas izcelsmes dzīvoklī. Un ka viņam tur ir mantas, vai jūs maksājāt īres līgumu vai ne? Tas ir ļoti normāls jautājums. Viss ir pilnīgi likuma ietvaros, viss ar samaksām, ar īres līgumiem, visām lietām, viss ir pilnīgā kārtībā. Cik jūs samaksājat par īru? Kolēģi, neuzdosim šos jautājumus, es nezinu no galvas šīs te visas lietas. Bet jūs varat to atļauties un pēc tam saviem ienākumiem? Kolēģi, ja man ir jāiztaisa kādā dzīvoklī remonts, tad tas ir īslaicīgs līgums, kur pēc fakta man tiek piestādīts rēķins, kur es apmaksāju. Bet kādā sakarībā šie jautājumi šobrīd ir šo sēdi? Cik ilgi jūs tur bijāt īslaicīgi? Pāris nedēļas. Pagājuši, ka jūs tur nekad neuzturējāties? Nē, es neesmu tur uzturējies. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi vēl? Jā, man būtu jautājumi par jūsu partijas naudas finansēšanu. Tas ir saistīts ar šo lietu, es nezinu, vai varēšu atbildēt. Tomēr jūs esat runājis gan ar Jūliju Krūmiņu, gan Augustu Brigmanu par šiem? Es nevaru atbildēt uz šiem jautājumiem, es esmu parakstījies par neizpaušu. Sakiet, ar cik personām jums ir vieglas personas? Es arī nevaru teikt, vai es to drīkstu, vai es to drīkstu atklāt, arī tas ir saistīts ar lietu. Tā jūs domājat, bet kad jautāju procesu virzītājiem, vai es drīkstu teikt, vai uzskatu sev par vainīgu vai nevainīgu, arī procesu virzītāju pārstāvs nevar pateikt, vai es pat šādas ziņas drīkstu sniegt preses pārstāvjiem. Tā kā tur jābūt ļoti uzmanīgiem. Paldies. Bet jums inkriminē apmēram 40,000. Paldies, kolēģi. Bet jūs negribat atbildēt cirzīnām arī, ja viņiem ir? Es nezinu, vai to drīkst atklāt, tas lietas atklāt. Bet par Turētas ielas nodokļu eksploatācijā tā ir lieta, kas ir cita.